un tur, protams, ir pavisam cita ticība un arī pavisam cits kultūras tradīcijas vietām, un tas tieši tāpēc arī noved ļoti bieži pie tā, ka latgalieši, tad, kad viņi iekļāvās 20. gadsimta sākumā Latvijas valstī, un arī, latviešu tautiskajā kustībā, latgaliešiem bija tas paņēma zinām laiku, kamēr viņi sāka saprast, ka viņi tagad arī kaut kādā ziņā ir latvieši. Pirms tam viņiem tā nelikās. Viņiem bija tas, tas slavenais stāsts, ko ļoti daudz saka vēl starpkara periodā, kad tu esi aizbraucis uz Latgali un prasījis tur cilvēkiem, kas tu esi pēc tautības, viņš ir atbildējis katuļu. Ja? Tāpēc, ka viņiem tiek uzsvērts, ka tā viņa identitāte, viņš nav latvieši, tie tur uz Rīgas pusi kaut kur, ja? Savukārt mēs te esam katuļi. Ja? Un pēc tam, tās etniskās identitātes tajā ziņā, protams, ir mainīgas, un viņas, protams, arī ir politiski maināmas un politiski konstruējamas ļoti bieži. Piemēram, mēs zinām, ka šobrīd tur arī tajā pašā Ukrainā, dienvidu austrumu daļā, tur tiek mēģināts kaut kādā veidā veidot tādu īpašu identitāti un iestāstīt, ka tie cilvēki, kas tur dzīvo, ka viņi nav nekādi Ukraiņi, ka viņi patiesībā ir tur kaut kādas šīs Novorossijas, Jaunkrievijas piederīgie un tā tālāk un tā tālāk. Vēl kaut kādi jautājumi par etniskajām un nacionālajām lietām. Lūk. Tas, ko kolēģi tika vaicājusi, proti kādas tad ir etniskuma un nacionalitātes iezīmes, ir ļoti nozīmīgs jautājums, tāpēc, ka modernajā laikmetā šādas kultūras identitātes arvien vairāk un vairāk tiek politizētas. Tāpēc, ka sabiedrība kļūst demokrātiskāka. Ja? Proti, ka politikā nozīme tagad mūsdienās ir ne tikai tur, kā tur lems kaut kādi dižie kungi, bruņinieki, vai ne, kas viss runā lielākoties vai franču vai latīņu valodā un, kā saka, lemj par zemes likteņiem, bet gan, kā saka, arī vietējiem cilvēkiem pakāpeniski kļūst aizvien lielāka teikšana politikā, tiek rīkots visādas vēlēšanas, piemēram, vai ne? Tāds, kā mēs jums to jauki vaicājām attiecībā uz demokrātiju tajā pašā demokrātijas definīcijā. Atceraties pie Tillī, ko mēs runājām, ja? Ka šīs te plašas, vienlīdzīgas, aizsargātas un savstarpēji saistošas konsultācijas starp valstu un sabiedrību. Respektīvi, ka šis process aizvien vairāk un vairāk izvēršas, proti šī demokrātija kļūst par tādu vispār saprotamu lietu, un demokrātijā jau visādas tēmas var tikt iekļautas, ja, un, kā saka, cilvēku kultūras piederība kļūst par ļoti nozīmīgu politisku tēmu, ja, un kas saka, ka, piemēram, mums, latviešiem, nepietiek ar to, ka mēs dzīvosim Krievijas impērijas sastāvā, mums vajag savu valstu. Ja, mēs gribam atdalīties. Ja, tieši tāpat, kā tas šur un tur notiek mūsdienās. Ja. Tāpēc, kāpēc? Tāpēc, ka mēs runājam citādākā valodā, un mēs vispār apzināmies sev kā kaut ko atšķirīgu, ja, no tiem tur. Vai arī iedomājieties, ka kas ir ļoti bieži gadījies, kas saka, ka mūsu tauta ir sašķelta divās daļās vai vairākās. Ja? Piemēram, Ungāri, ja? Kas saka, ka mēs esam viena daļa no mums dzīvo Ungārijā, viena daļa dzīvo Slovākijā. Un tāpēc mums ir jācīnās par to, lai viņas kaut kā apvienot tās abas divas tautas daļas. Citiem vārdiem sakot, politikā aizvien vairāk un vairāk modernajā laikmetā sāk spēlēt lomu tieši šādi kulturāli apsvērumi, ja, respektīvi tas, ka, kā saka, jūs esat piederīgi, respektīvi, ka loma politikā, aizvien lielāka loma politikā parādās šīm kultūras, reliģijas, valodas lietām. Un tās tad arī ir tās, kas noved mūs pie šīs te tabulas. Ja? Tās ir tās lietas,
kas tās ir par tēmām, kuras lielākoties saistās ar šo dažādo etnisko un kultūrālo grupu sadzīvošanu vienā valstī. Ja? Tā kā tur vienā valstī dzīvo latvieši, bet dzīvo bez latviešiem arī, piemēram, krievi. Bez latviešiem un krieviem dzīvo arī ukraiņi, poļi, ebreji un pārējie. Ja? Kā mēs kārtosim attiecības šo valstu, šo grupu starpā? Ja? Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums tieši demokrātiskām valstīm, ja? Tāpēc, ka demokrātiskas valsts, un tas attiecās arī uz jauko SMS rakstītāju kolēģi, kurš es saprotu, ka joprojām, kā saka, nevar pieslēgties. Labi, lai tā būtu. Tas ir stāsts par to, ka autoritāras valsts var nospļauties par šitādām visādām grupiņām, kas tur iekšā dzīvo tajā valstī. Ja? Viņus visus mēs vienreiz varam apspiest, vai ne, un pateikt, ka jūs visi stāviet pie ratiem un tā tālāk. Demokrātiskas valstis ir sliktas šajā ziņā ar to, ka demokrātiskās valstīs jums ir jārespektē šāda grupu dažādība, tāpēc, ka tie visi ir jūsu vēlētāji. Viņi visi ir tie, kas par jums balso, un tie, uz kuriem, kā mēs te to runājām, turās šī Latvijas valsts suverenitāte vai jebkuras citas valsts suverenitāte. Tu nevari viņus ignorēt. Ja? Un ja, piemēram, tur Jūrmalas iedzīvotāji sāks braut un ālēties un teikt, ka mēs esam atsevišķa tauta, ja? Mazākuma tautība Latvijā, kas saucās jūrmalieši, vai ne? Ar kaut sāks runāt kaut kādā tādā dīvainā valodā, sāks ģērbties kaut kā savādāk un staigāt ar jūrmalas karodziņu piespraust tur, vai ne? Un tā tālāk un teiks, ka mēs vispār tur, kā saka, vispārējā Latvija grib dzīvot uz mūsu rēķina, bet mēs esam tur, kā saka, mēs izsenis vienmēr esam bijusi, kā saka, cita tauta, vai ne? Un mūs ir tie riebīgie rīdzinieki ir gribējuši asimilēt, bet mēs neesam devušies, un tagad sākās jūrmaliešu tautas otrā nacionāla atzimšana un tā tālāk. Tā tālāk. Ja? Citā vārdā sakot, tās ir tās lietas, kādā veidā šīs etniskās un kulturālās identitātes tiek politizētas. Ja? Autoritārās valstīs jūs varat pateikt, ka, kā saka, mēs viņus vienkārši iedzīsim zemē un, kā saka, tā iebiedēsim, ka maz neliksies. Ja? Un viss ir kluss un miers. Ja? Lai gan arī, protams, autoritārās valstīs arī, protams, mēdz būt etniski konflikti, bet demokrātiskām valstīm ir ļoti liela, kā mēs teiktu, dispozīcija, ja? Proti viņām piemīt nosliece uz šādiem konfliktiem, tāpēc, ka demokrātijā tu esi spiests rēķināties ar visām iedzīvotāju grupām. Ja? Jā. Tas, ko jūs par jūrmaliešu, tas notiek Spānijā? Jā, respektīvi, tas ir ļoti lielā mērā tas, kā tu kaut kādas atšķirīgas identitātes vari politiski izmantot. Vai ne? Proti, katalāņiem ir bišķiņi, tāpēc jau es par tiem jūrmaliešiem tur smējos. Es ceru, ka visi saprot, ka tas ir joks, jo nav nekāda jūrmaliešu identitāte, vai ne? Bet tāda vienkārši tas kā absurds piemērs, vai ne? Kā tas var notikt. Ja? Kā ļoti bieži tas notiek, kad šādas vietējās kaut kādas, Jūrmala varbūt nav īpaši labs piemērs, bet ja mēs runātu, piemēram, par tiem pašiem latgaliešiem, tad tas jau liktos mazāk smieklīgi, vai ne? Tāpēc, ka šo latgales mēģinājumu padarīt latgaliešus par kaut kādu atsevišķu, atšķirīgu tautību jau ir notikuši visu laiku, vai ne? Un šobrīd, protams, arī zināmi Latvijai nedraudzīgi spēki mēģina to atkal kaut kā kurināt, un tagad nemēģina, pirms kādu mirkli mēģināja to izmantot un tā tālāk. Un savukārt tas, ko kolēģi šeit runā par katalāņiem, tas ir arī viens no iespējamiem piemēriem, lai gan katalāņiem ir, protams, krietni nopietnāks pamats domāt par sevi kā par kaut kādu atsevišķu tautību, tāpēc, ka viņiem ir sava valoda. Viņiem ir tomēr arī zinām vēsturiska pretenzija, kas ir pamatota, jo tur, kā zināms, Spānija nevienmēr ir bijusi tāda vienota valsts, kāda viņa ir šobrīd. Ja? Vēl kaut kādi jautājumi. Vēlreiz, tas ir stāsts par to, kā demokrātiskas valsts sadzīvo ar to, ka vēlreiz demokrātijām piemīt tāda dabiska nosliece uz šādu atšķirību politizēšanu. Ja? Proti, tajā ziņā, ka tur tu nevari un politiķi nevar nerēķināties ar šādām grupu identitātēm. Ja? Ar latgaliešu identitātēm, ar kaut kādām citām identitātēm, arī kaut vai ar to pašu, kā mēs to zinām, Latvijas-Krievu vai Latvijas-Krievalodīgo identitāti. Ja? Kad tu jau, protams, viņus var visādos veidos tur,
uz to raudzīties, bet ir skaidrs, ka tas ir politisks faktors, vai ne? Kas tiek nepārprotam izmantots. Vai ne? Ka pateikt, ka jūs tā teikt neesat latvieši, jūs esat Latvijas krievi, nu, un tad mēģināt tajā iesaistīt iekšā visas manas pieminētās lietas, gan valodu, vai ne? Gan vēsturisko atmiņu un visus šos pagātnes stāstus, vai ne? Tur slavenais 9. maija, 16. marta, vai ne? Konfrontācijas stāsts un tā tālāk. Demokrātijās nav iespējams vienkārši visiem pateikt, ka jūs, stāvat pie ratiem un valsts tagad pār jums valdīs. Ja? Demokrātijās ir automātiski pēc definīcijas jārēķinās varai ar šo sabiedrības viedokli un ar dažādu sabiedrības grupu identitātēm. Vai ne? Vai kaut kādi jautājumi nav? Nu, lūk, tad ar to tad es arī pārēju pie tās pamattēmas, proti, kādā veidā tad politikas zinātne mēģina klasificēt un aprakstīt šos dažādos veidus, kā dažādas valstis izturās pret šādām atšķirīgām identitātēm. Šādi, līdzīgi kā mēs esam attiecībā uz pilnīgi visām tēmām, attiecībā uz konstitucionālismu, attiecībā uz vēlēšanu sistēmām, attiecībā uz parlamentārismu, prezidentālismu, attiecībā uz tiešo reprezentatīvo demokrātiju, ir skaidrs, ka lielā daļa reālo valstu atrodas kaut kur starp šiem tipiem, par kuriem mēs tūlītās runāsim. Vienlaikus tie tipi paši par sevi nav nenozīmīgi, tāpēc, ka viņi mums ļauj saprast, kādi ir tie dažādie skatījumi. Ja? Attiecībā uz to vēlreiz, kā demokrātiskas valstis tiek galā vai kā viņas risina, kā viņas izturas pret šo iedzīvotāju kulturālo un etnisko dažādību. Un mēs parunāsimies par 4 tādiem demokrātiju tipiem tieši attiecībā uz šādām etniski dalītām sabiedrībām. Ja? Tā ir liberālā demokrātija, konsocionālā vai konsociālā, kā tur tiek runāts, konsociālā demokrātija, etniskā demokrātija un multikulturālā demokrātija. Šie ir tie 4 tipi, kas vairāk vai mazāk atbilst konkrētām valstīm, par kurām mēs runāsim. Bet skaidrs, ka vesels lērums ar valstīm, piemēram, tā skaitā arī Latvija, atrodas kaut kur, kaut kādā starp stāvoklī, ja, starp šiem, kā mēs sakam, ideāli tipiem. Ja. Tas ir jūsu dārgo sociologu svētais tēvs Maks Vēbers, ja, kurš, kā zināms, runāja par ideāli tipiem. Ja, proti, ka sociālajās zinātnēs mēs varam izmantot tieši šādus ideāli tipus, proti kaut kādus vispārējus konceptus, ja, kas varbūt neatbilst 100% nekam realitātei pastāvošām, vienlaikus ļauj mums saprast to veidu, kā tā vai cita sabiedrība pati sevi redz, vai ne? Un ļauj šādā ziņā izprast to konkrēto fenomenu. Tad, lūk, mēs esam pirmkārt, un šos 4 demokrātijas veidus, liberālo, konstitucionālo, etnisko, multikulturālo, mēs analizējam pēc 4 pamatkritērijiem. Un šie 4 pamatkritēriji ir tie, kas ir attiecīgi kolonnās. Ja? Pirmais pamatkritērijs ir demokrātijas vispārējie principi. Kas ir demokrātijas vispārējie principi? Demokrātijas vispārējie principi ir tie, kas jums ir burvīgi labi zinām, proti viss tas, kas saistās ar demokrātiju, kā plašām, vienlīdzīgām, aizsargātām, savstarpēji saistošām konsultācijām starp valstu un sabiedrību. Ja praksē runājot, kas tas ir praktiski? Tas nozīmē to, ka šajā valstī jebkurā gadījumā tiek ievērot, un tās visas ir demokrātijas, ja, par kurām mēs runājam, tiek ievērotas cilvēku tiesības, tiek rīkotas godīgas un galvenais konkurējošas vēlēšanas. Ja. Šajā valstī pastāv demokrātijām tādi neapšaubām nozīmīgi priekšnosacījumi kā pulcēšanās brīvība un vārda brīvība. Ja. Arī likuma vāra. Ja? Tie ir šie demokrātijas
pamat principi. Ja, demokrātijas vispārējie principi. Tie pieder visām šīm demokrātijām. Mēs šeit šodien runājam tikai par demokrātiskām valstīm, tāpēc mēs nerunāsim šeit par Krievijas federāciju, nerunāsim par Sadam Huseinu Irāku, kur arī kā nekā cīnījās ar veselu virkni etniskām problēmām un tā tālāk. Nerunāsim par Kazahstānu, nerunāsim par Uzbekistānu, kurai ir vesela virkni, tāpat kā Kirgistānai, etnisku konfliktu pieredzi. Ja? Bet mēs runāsim par demokrātiskām valstīm, proti par tām valstīm, kas ievēro savā darbībā manis pieminētos principus. Ja? Tas neatiecās tikai uz Eiropu, bet tas attiecas arī uz dažādām ne Eiropas demokrātijām. Ne tikai Ameriku, protams, bet arī Japānu. Galu galā tāpat Izraēla, Austrālija un tā tālāk. Tad lūk, esam pie šiem tipiem. Ja? Pirmais tips ir liberālā demokrātija. Kas ir liberālā demokrātija? Liberālā demokrātija atzīst, protams, nevelti tā ir demokrātija, atzīst demokrātijas vispārējos principus. Bet tas, ko viņi neatzīst, ir grupu tiesību atzīšana kultūras jomā. Kas ir tas, kas ir grupu tiesība, ko mēs saprotam ar grupu tiesību atzīšanu kultūras jomā? Tas ir jautājums par to, vai konkrētajā sabiedrībā kādai minoritātes grupai, piemēram, ir piešķirtas kaut kādas tiesības, piemēram, lietot publiski savu valodu. Ja? Kas ir tipiski grupas tiesību kultūras jomā, tajā ziņā, ka tur, tiek pateikts, ka konkrētai grupai, piemēram, ir konkrētās grupas valodai, piemēram, ir kaut kāds oficiāls status. Ja? Piemēram, jūs drīkstat iesniegt pašvaldībai vēstules un pieprasījums arī kādā citā valodā, ne tikai valsts valodā. Ja? Kas ir grupu tiesību politiskā institucionalizācija? Grupu tiesību politiskā institucionalizācija ir viens ļoti plašs temats, proti tas, vai kaut kādām tām vai citām grupām, kādas mēdz būt konkrētā sabiedrībā. Ja? Iedomājieties tādu, tādā pēckara situācijā dzīvojošu, bet vismaz, cerībā topošu demokrātiju kā Bosnija-Hercegovina. Bosnija-Hercegovina ir viens tipisks stāsts par to, kā var institucionalizēt grupu tiesības. Ja? Mēs zinām, ka Bosnijā-Hercegovinā ir 3 lielas grupas, kas savā starpā neko labu vienu par otru nedomā, bet vienlaikus dzīvo vienā valstī. Un tā, protams, attiecīgi ir serbi. Šie bosniaki, jeb musulmaņi un horvāti. Un katrai no šīm grupām šajā valstī, proti Bosnijā-Hercegovinā, ir zināmas politiskas tiesības. Ja? Piemēram, katrai no viņām ir zināms daudzums mandātu valsts kopējā parlamentā, katrai no viņām ir tiesības uz kādu amatpersonu. Ja, piemēram, prezidents. Piemēram, ja prezidents ir serbs, tad parlamenta spīkeram ir jābūt bosnietim. Vai ja prezidents ir bosnietis, tad no ministra prezidentam ir jābūt horvātam. Un tā tālāk, un tā tālāk. Ja? Tas ir tas, ko mēs saprotam ar šo grupu tiesību politisko institucionalizāciju, un Bosnijas gadījums tajā ziņā ir diezgan tipisks attiecībā uz to, kā konkrētās valsts dzīvo, jo tas ir ļoti bieži sastopams, šīs grupu tiesības tiek politiski institucionalizētas federālās valstīs. Tas ir tas, ko mēs mēdzam saukt tādā smalkā politologa leksikā par tā saukto etnofederālismu. Proti etnofederālisms tāda iekārta, kurā noteikts federācijas sastāvdaļas, ja? Tas, ko mēs saucam par federācijas subjektiem. Ja?
tiek identificētas ar kādu noteiktu etnisko identitāti. Ja? Nu, es pastāstīšu, ko tas nozīmē. Pavisam vienkārši. Tas nozīmē to, ka, piemēram, Beļģija, kur jums ir labi zinām, tāpēc, ka tur atrodas visu mūsu diženā galvaspilsētu Brisele. Vai ne? Beļģija ir kā reiz etnofederācija tajā ziņā, ka tur ir divas šīs te lielās sastāvdaļas, ja, bez Briseles reģiona, proti Flandrija, kas runā flāmu valodā, un Valonija, kas runā franču valodā. Ne? Katrai no šīm etniskajām grupām ir dots zināms politiskas tiesības tieši tajā federācijas daļā, pie kuras viņi pieder. Vēl citas etniskas federācijas ir Šveice, protams, ja, kur, kā saka, ir zināmām valodām un zināmām kultūras identitātēm ir zināmas tiesības tajā vai citā valsts reģionā, ja, ar augstu vai mazāk augstu pašnoteikšanās pakāpi. Ja. Iedomājieties, piemēram, Kvebeku, Kanādā. Ja, ka mēs to zinām, tā ir ļoti liela nozīmīga Kanādas sastāvdaļa. Viena Kanādas sastāvdaļa, kurā tad kvebekieši bauda ļoti augstu ne tikai valodas lietojumu, ja, kā saka, tiesības, bet viņi tur bauda arī, politiskas tiesības, tāpēc, ka, Kvebekā ir samērā augsts arī politisks autonomijas, politisks pašnoteikšanās līmenis. Ja? Tieši tādā pašā veidā, kā jūs to zināt, arī daudz citas valstis, kas cenšas būt šādas etniskas federācijas, tā gan mēs runājām par viņu nepieminēt, bet ja jūs tā padomājat, tad arī Krievijas federācija